Arvien lielāku popularitāti Madonas pusē gūst netradicionālā lauksaimniecība. Zemnieku saimniecību īpašnieki meklē veidus, kā veiksmīgi strādāt un attīstīties arī šajos ekonomiskajos apstākļos. Tiesa, lielāki ieguvēji ir tie lauksaimnieki, kas netradicionālās saimniekošanas veidus apguvuši jau pirms vairākiem gadiem. Nu ir pienācis laiks, kad ieguldītais nes savu labumu. Arī Madonas novada Vestienes pagastā zemnieku saimniecībā Jāņkalni šovasar krūmmellenes 7 hektāru platībā dod līdz šim lielāko ražu. Entuziasms un vēlme izmēģināt ko jaunu ir galvenie dzinuļi, kas lauku ļaudīm liek izvēlēties netradicionālus saimniekošanas veidus. Jāņkalnos savulaik sākts ar ārsniecības augu audzēšanu. Veselīga produkcija arī pašreizējo kultūras izvēles pamatā. Tētis Uldis Ozoliņš sāka šo saimniecību izveidot, un tagad tālāk turpina dēls Māris. Šeit ir apmēram 20 hektāri, apstādīti ar dažādām ogām un krūmmellenītes. Mums ir arī avenes, tad ir ķirši saldie un parastie ķirši, un tad ir arī ābeles. Bet visvairāk mums ir krūmmellenes, 7 hektāri. Tieši patika šī krūmmelene, jo tas bija pats sākums, vai ne? Latvijā viņa bija retums. Un mēs jau paši braucām uz tādu saimniecību tur Valmierā un brīnījāmies, cik skaistas ogas, tādas lielas un kaut kas neredzēts un eksotisks, var teikt. Un gribējām paši pamēģināt. Un tā mēs sakām. Viņas tā kā mellenes, atbilst mellenītei. A-vitamīns ir ļoti daudz. Tad viņas ir antioksidanti, attīra organismu no visā sliktā, vai ne? Un ieteicams esot pat vēža šūnas tīrot un visādi labi. Radiācijai, starojumiem, visam ļoti labi ogesot, ļoti veselīgi. Krūmmellenes audzējam tāpēc, pirmkārt, ka tas dod gandarījumu. Šī ir diezgan sveša kultūra priekš Latvijas. Mēs gribējām izmēģināt kaut ko jaunu. Un es domāju, krūmmellene ir tieši tam radīta, kur var ieguldīt savu esošo enerģiju, eksperimentēt un skatīties, kas no tā sanāk. Un uzlabot visu laiku savus rezultātus un sasniegt kaut ko jaunu. Laba raža liek meklēt jaunas realizācijas iespējas. Diemžēl arī audzējot netradicionālās kultūras nākas konkurēt ar ārzemju preci. Stādījums ir rīkoti pakāpeniski, un tas nozīmē, ka ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk ražas palielinās, un saražātā oga ir kaut kur jāliek. Un tad mēs aktīvi meklējam pircējus tam. Lielu daļu vedam uz Rīgu, uz tirgiem, un mums ir jau sava iestrāde konditorijas cehos, kafejnīcās, un tad mēs piedāvājam ogas arī tur. Vēl viena mūsu pamatnodarbošanās ir rabarbari, ar ko tas jau gada desmitiem mums nāk līdz kā pamatnodarbošanās, jo rabarbari ir diezgan zemes izmaksas viņiem ir un padodas labi. Un tad mēs ar rabarbariem esam atraduši jau savu klientu pulciņu, un papildus rabarbaru nodošanai mēs piedāvājam krūmmellenes. Šogad padevusies ļoti laba krūmmelleņu raža, un ogas ir ļoti daudz, un sanāk lielas un ļoti stipra konkurence. Un varbūt mēs pagājuši gadu ar Rīmī sadarbojāmies un devām savu devumu ar ogām, bet šogad ir tik daudz tās ogas ir, kad vienkārši vairs neiet. Cilvēkiem pirktspēja mazinājusies mazliet un vairs tik daudz nepērk. Poļi savus ogas ievada pirmie, un sākuma ogai cena ir ļoti laba, augsta, bet pakāpeniski viņi sāk kristies sezona, kad turpinās, kad pašiem vietējiem mums sāk ogas, mēs vedam uz tirgu. Un tad, kad mūsu ogas gatavs, jau cena ir mazliet nokritusies. Bet ir viens knifiņš, tad, kad to es tirgu tieši pārbaudīju, tad, kad bija daudz ēdaši poļu ogas, un tad, kad parādījās mūsu ogas, un mēs aizvedām, tad pēc pagaršošanas poļu ogu salīdzinot ar mūsējo ogu, tad liela daļa pircēju tomēr novērtēja mūsu ogu kā labāku. Jo mums ir mazliet lielākas, saldākas, poļiem ir mazliet skāpākas. Vestienieši uzskata, ka jābūt optimistiem un nevar nolaist rokas. Ir jāizmanto visi priekšnosacījumi, ko devusi gleznainā ainava Kāla ezera krastā, un saimniekošanā jārod arvien jauni veidi. Bet nākotnē jāskatās optimistiski. Jāēd odziņas, būs veselība, un tad būs arī darba prieks, un gan jau arī mums šeit viss mainīsies Latvijā uz labu, un būs atkal visi latvieši priecīgi un veselīgi. Optimistam jābūt, es domāju.
Izvēloties netradicionālo saimniekošanu, lauku ļaudis pierāda, ka nav jābaidās riskēt un Latvijas apstākļi ir piemēroti arī ikdienā vēl neierastām kultūrām.